ka jūs varat izteikties par tas slavenais BBC filmu, ka vai nu ir iegamiet par daudz. BBC filmu? Zināt, es sapratu, uz jebkuru, es atvainojos, bet es neesmu redzējis, bet es esmu atstāstījumus dzirdējis dažādos mēdījos, ja? Tā kā nav pamats uzskatīt, ka tā būtība ir nesaprotama, ja? Redzat, uz jebkuru parādību var skatīties pozitīvi, var skatīties negatīvi. No vienas puses, ASV valsts sekretāra vietniece vai ārlietu ministra vietniece, tā mūsu valodā, pagājušā gadā pateica, ka pa Latviju iet frontes līnija starp Krieviju un ASV. Frontes līnija. Dzīvot valstī, kurā iet pa vidu frontes līnijas starp divām karojošām pusēm, nav laba perspektīva. Pareizi? Tagad uztaisa filmu, kurā jau imitē kāda tā kara darbība. Diemžēl tā ir Latvija. Tas tepat Latvija. Tur Ventspils nav pieminēt, paldies Dievam, bet laikam Daugavpils ir. Ja, un Latgale ir. Tad kā? Tas ir labs stāsts, slikts stāsts. Protams, ka tas būtiski kaitē Latvijas tēlam un arī kā investīciju vietai un tā tālāk neies nopietns investors, tāda valsti neies. Kas, kā amerikāņi saka, frontes līnija, jeb filmā, ka tur notiek kara darbība un starp Krieviju un NATO vai kas tur būtu. Bet vajag uz to lietu pastīties arī savādāk. Es domāju, ka to filmu vajag Grieķijā tiem bēgļiem, kad ar viņiem runā, vai viņi grib braukt uz Latviju. Un ja kāds grib braukt, tad tā filma ir jāparāda. Jo viņi mūk no parasta pilsoņu kara, viņi var atmukt uz atomkaru. Un viņi perspektīvu braukt uz valsti, kurā tur iespējama kaut kāda kara darbība, viņi te nekad mūžā nebrauks. Jo viņi karu zina reāli. Saprotat? Tā kā taiziņā varētu, kā propagandas filma, bēgļi nebrauciet uz Latviju. Izmantot viņu varētu. Jūsu ideju uzdevināt ministram Rinkēvičam. Ja tieši man liekas, ka viņam pietrūkst tā, komentāri. Varbūt viņš pasūtīja tādu filmu, es jau nezinu. Bet, laba ideja, mēs bet normāli, bet savādāk tie cilvēki nezina, kas tā pa valstī. Viņiem parāda, ka te lūk ir tāda perspektīva, ja tā būtu tikai filma, bet pirms tam ASV valsts sekretāra vietniece, atceraties, es jums preses konferencē citēju, tā ir tieši tā viņa teica. Tā kā tas ir tāda kampaņa, tad tā faktiski savā ziņā var uzskatīt, ka tiek sagatavota pasaules sabiedriskā doma potenciālai kara darbībai Latvijas teritorijā, kas galīgi nav interesanti. Bet jautājums bija vairāk ne par filmu, bet par mūsu atbildīgu personu reakciju. Ja kāds, pieņemsim, neslavu Ventspilu, tad sekat reakcija. Skaidrs, ka tur vajadzēja būt mūsu ārlietu ministrijai un, protams, mūsu valdībai vajadzēja būt ļoti asai negatīvai reakcijai, ja? Jo faktiski klusēšana nozīmē piekrišanu. A piekrišanu kam? Karam? Kam mēs piekrītam? Bet atkal, tā ir tāda sulainība, tāda jo pat cik iet runa par BBC, bailes.